Glaznēnais novads, Zaļā zeme, Dendroloģiskais parks, Skrīveri un mūsu Andreja Upīša Skrīveru vidusskola. Katru rītu skolā mūs sagaida atvērti un smaidoši skolotāji, kuri mūs iedvesmo izzināt pasauli, sasniegt mērķus un atrast savu dzīves ceļu. Aktu zālē mēs ne tikai mācāmies jaunas dejas, bet arī paši organizējam pasākumus. Skolas bibliotēkā mēs varam atrast vajadzīgo gan mācībām, gan brīvajam laikam. Bet skolas ēdnīcā mēs uzņemam enerģiju, lai sporta stundās sasniegtu lieliskus rezultātus. Bet, kad no sporta jāpievēršas prātam, mēs savas zināšanas varam pierādīt moderni aprīkotajos kabinetos. Un tas viss pateicoties tam, ka skola piedalās dabaszinātņu un matemātikas projektā. Skolā ir ierīkots arī radio mezgls. Veiksmīgi darbojas pašpārvalde ir 3 ministrijas – kultūras, ārlietu un preses. Ir izveidot arī pašpārvaldes mājaslapa www.auv.it.lv. Neizpaliek arī ārpusklašu aktivitātes. Lūk arī pāris skolēnu viedokļi par viņu apmeklētajiem pulciņiem. Man patīk rokdarbniekā tur dejot, dziedāt. Man tur patīk beigās spēlēt spēles. Es eju skolas žurnālistos. Mēs rakstam un publicējam daudz rakstus Skrīveru avīzītē Skrīgs. Man ļoti patīk dziedāt šīs skolas korī, jo te ir lielisks kolektīvs un arī atraktīvi mūzikas skolotāji. Mēs piedalāmies dažādās skatēs un dziedam arī dziesmu svētkos. Notiek arī dažādi pasākumi. Tradicionāli skolas gaitas sākas ar zinību dienu. Tam seko miķeļi, mārtiņi, 5. un 10. klašu iesvētības, vecāku diena, ierindas skati, patriotiskā dziesmu skati, 12. žetonu vakars, Ziemassvētku balle, ritmu mozaīka, un tā mācību gads noslēdzas ar olimpiāžu laureātu godināšanu. Laipni lūgti Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā.